Labdien! Šeit atkal Gats Grosbergs. Šodien mēs esam aizceļojuši uz Dienvidāfriku, no kuriem produktiem mēs gatavosim akmeņasari. Viņu vēl tautas valodā cits sauc par jūras vilku, bet Latvijā sastādums kā akmeņasars. Aprikožu sviesta marinādē ar ķiplokiem un salātiem. Salāti varbūt nav tieši nākuši tā no Dienvidāfrikas, bet es viņus esmu pieskaņojis, ka viņi šim ēdienam ļoti labi derēs klāt. Te ir zaļās lapas dažādas, kas ir nākušas no mūsu zemniekiem, lēcas, saulespuķu sēklas un redīs dīksti. Un, protams, sēklu maizīti tam visam klāt, jo visam jābūt balansā. Un kāpēc mēs esam Dienvidāfrikā? Tāpēc, kad Toyota Hilux ir ražota tieši Dienvidāfrikā, jo tā ir liela, masīva mašīna, milzīga krauskasta, kur tu var nogāzt bifeli un iecelt viņu iekšā, vai arī sakrāvēt pilnu ar zivīm un tā viņu izmantot. Tā, un tagad pievērsīsimies akmeņasarim. Mēs viņu esam iegādājušies Reatona veikalā Gastronom, tātad viņi var iegādāties arī MC kvadrātā noteikti vai kur. Tur ir tāda ekstra, kad zivs jau ir nozvīņota, izķidāta, viņai ir izņemts žauns. Principā tev nav nekādas darbības jāveic pašam, jo cilvēkiem noteikti lielākais, ko negribās darīt, tas ir ņemties, ķidāt, zvīņot un visu tādu. Šeit tev ir gatavs zivs, tādu viņu nopērc, cena ir ļoti saprātīga, tā ka uz priekšu. Tātad, ja mums ir tīrs iekšs, nav žauns, mēs pārgriezīsim gar mugurkaulu, zivs mugurkaulu vienu iegriezumu un atvērsim zivi tā saucamajā tauriņa griezumā. Tas tāds latviešu teiciens varētu būt, jo angliskā ir butterfly griezums, šitas būs tāds latviešu variants. Un arī no otras puses to pašu gar asaku. Svarīgi, lai ir asi instrumenti. To var viegli izdarīt. Tad mēs pārgriežam mugurkaulu un izgriezīsim ārā asaku. Un izgriežam vēdera asakas. Esam jūras akmeņasarim. Šeit ir viena stremlīte ar asaciņām. Principā viņas var atstāt. Ja zivtiņi baigi maziņā, tad viņi ļoti grūti dabūt ārā. Labāk atstāsim vairāk gaļu, bet atkal paknakstīšanos pie ēšanas, lai būtu ko padarīt. Tā, un noliekam malā. Tātad, ja zivī ir asins un tādas lietas, mēģinam viņu nemazgāt ūdenī, jo tas savā ziņā atšķaida zivs garšu un tam līdzīgi. Bet vienkārši paņemam sauleti un viegli noslaukam.
Ja tāpatās tas viss cepsies un viss tur būs kārtībā. Nevajag no tām baidīties. Tiešām nevajag mēģināt mazgāt zīvi. Kamēr viņa vēl ir ar visām iekšām un viss kārtībā, nav problēmas. Bet tā, ka viņi ir atvērti, nav jēgas to gaļu šķaidīt. Nākamā lieta, ko mēs darām, mēs ņemam katliņu, liekam siltumā un jāuztais mums ir marināta zivtiņā. Ņemam tīru katliņu, liekam iekšā sviestu. Sagaidām, kamēr viņš izkūst. Jā, tad ņemam ķiploku. Un sasmalcinām. Te mums turpinās process. Un liekam ķiploku klāt pie sviesta. Tātad mazliet pamaisam. Sviestā ievalkās ķiploceņš. Tā, un tagad ķiplokam ar sviestu mēs pievienosim aprikozu džemu. Un redz, tas ķiploks ar sviestu ir tāda tradicionāla tāda Dienvidāfrikas iezīme. Un klāt, protams, eksotiskais auglis, ja, kurš jau ir savārīts. Liekam klāt džemu un iemaisam. Un galvenā būtība nevajag strauju uguni, lai sviests nesadeg. Tāpat tās arī kā sadeg ķiploks, viņš padara visu ēdienu rūgtu. Tāpēc arī ar ķiploku vajag ļoti uzmanīgi, viņu nedrīkst sadedzināt. Šajā gadījumā viņš nesadegs, jo uguns ir zema. Un ņemam marinādu nost no uguns. Un ejam pie zivs. Zivī pārkaisam nedaudz sāli. Nedaudz piparu. Un pārliejam pāri marinādu. Un tagad mēs liekam zivtiņu uz 5-10 minūtēm malā, lai iemarinējās. Šeit apakšā mums ir zaļumi. Mēs viņu, lai mums viņu nesaplaktu un nesavīstu, aplājam ar saltīti un apsmit. Šeit mums ir katliņš ar ūdeni. Liekam viņu uzvārīties. Ūdenī mēs nedaudz aplārīsim diedzētās lētas sāsūdenī noteikti. Lai viņas var ēst arī tāpatās svaigas, viņas iegūs, viņš būs nedaudz mīkstāks, viņas iegūs jau tādu savu garšu, tādu bagātāku būs garšu. Ūdenim piebaram sāli. Tā pašā laikā ņemam pannu. Šajā gadījumā mums ir rīņas aizņēs, mēs uzliksim uz grilu virsmas. Tur mums ir jānograuzdē saulespuķu sēklas. Jo, kā es teicu, mūsu iepriekšējā meistarklasē visas sēklas, visas vajag grauzdēt, lai viņas dabū ārā savu garšu. Beram pannā saulespuķu sēklas un piebaram saulespuķiem sēklām sāli. Tātad ņemam diedzētās lēcas. Ļoti labs Latvijas produkts. Dabūnams arī visos lielveiklos. Piedod fantastiski tādu, pie zivtiņas vispār. Perfekti. Un varam ūdeni. Verdošā sāls ūdeni. Un ļaujam minūtes 3-5 pavārīties. Kamēr mums vārās lēcas, grauzdējās saulespuķu sēklas, mēs pārklāsim grilu ar foliju. Ideja arī tieši tāda, lai mums nepiedeg ļoti grils, jo tā marināda sastāv tomēr no aprikozēm. Tāpatās, ja ir grils tikai ar resti,
Tad, lai zivtiņi tur nesajūk, neizkrīt cauri un marinā nelīst uz oglēm, arī tieši tāpatās uzklājam oliju pāri un viss ir kārtībā. Tad ņemam rapšeļu, tad pārlējam ar rapšeļu. Rapšeļas labās īpašības es esmu izstāstījis iepriekšējā meistarklasē, tā ka lūdzu noskatieties arī iepriekšējā meistarklasē. Un liekam virsū cepties zivi. Zivs ir plāna, tāpēc viņi būs samērā ātri gatavi. Jāsako līdzi, ieļauj kaut kādas 3 minūtes un viss būs kārtībā. Aicis mēs varam pārbaudīt gatavību. Tādi. Paspaidot, redz, ka viņi jūk jau ārā gandrīzē. Tad ir labi un ņemam. Un ielējam sietiņā. Nu viss, un tagad mēs gaidām, ka mums būs gatavs zivtiņi. Tad ņemam olīveļu, ekstra virģinu, pārlaistam maizīti no abām pusēm un liekam uz grilu cepties. Un, kad maizīti mums ir apgrilējusies, tad ņemam nost. Daži mums ir nedaudz pārgrilējusies, tas nekas. Jo grauzdējums ir kurā veidā ir tas, kas cilvēkam uzlabo apetīti. Mazliet kaut kas sadedzis, tas ir tāds akcents, ka apetītes uzlabošanai. Tātad zivs, kā mums ir skaidri un gaiši redzams, tulītās jau būs gatava. To slēgšu ārā grilu. Šeit mums ir lapu salāti. Iedēt redīs, maizīti. Maizīti mēs pārgriezīsim uz pusīti. Un ņemam no grila nost zivu. Un tagad mēs kārtosim visu smuki uz šķīvi. Tad mēs uzliksim lapas. Pa vidu zivi. Pēcas. Saulspīt sēklas. Redīs dīkstus. Piparus tikai uz salātiem, jo zivtiņā savu devu ir dabūjusi, un sāli. Grauzdēto maizīti. Un bagātīgu olīveļu. Laipni lūdzam, labu apetīti, Dienvidāfrikā!